17. septembrī Rīgas Dinamo komanda savu skatītāju priekšā aizvadīja otro mājas spēli. Arī, diemžēl, bet šoreiz neizdevās iepriecināt klātesošos līdzjutējus. Un arī mūsu akcijas sabiedrības Rīgas Dinamo padomes priekšstādātāja Juris Savicki ar uzvaru viņa dzimšanas dienā. Sapīgs zaudējums ar rezultātu 3-4, lai arī spēles pirmajā trešdaļā mūsējie pārliecinoši uzsāk šo maču un izvirzījās vadībā ar rezultātu 3-1. 2 vārtus no zilās līnijas guva Guntis Galviņš, trešos Tims Sestito. Lūk arī viņa komentārus par šī vakara spēli. Yeah, it's frustrating. We had a pretty good first period where 10-15 minutes, and then we had a couple breakdowns, and then again a penalty in the third period, and they put one in on us. So it's frustrating. You knew how Sibir is playing, and again those penalties was the reason of losing the game. Yeah, I mean, you can't take as many as we did. We did a good job of killing them, and then the last one bit us. So it's in this room to figure it out. It's taking too long to get things going. By your opinion, what should you do more or something different? Because we saw like a first period, but as you know, we need to play all 60 minutes. Yeah, I think when we were playing well, we were playing aggressive. We were getting shots from everywhere, bouncing pucks off their guys in the net. Like, that's how you score goals. It doesn't always have to be fancy. We kind of sat back a little bit in the third period, and they took it to us, and that's why we took penalties. We weren't being as aggressive on the forechecks and getting offensive zone time. So when you play on your heels, that's what happens. Trešajā trešdaļā izmantojot skaitlisko vairākumu, Sibīra uzvaras vārtus guva Vladislavs Naumovs. Lūk arī viņa komentārs par aizvadīto maču, par to, ko treneris lika izmainīt komandai pēc drausmīgās pirmās trešdaļas, un arī komentārs par viņa gūtajiem vārtiem. Автор победной шайбы со счетом 4-3 все-таки удалось от первого периода, когда горели 1-3, выиграть этот матч. Твой краткий комментарий, как это удалось и что тренер, какую постановку делал как раз после первого периода. Мы собрались выполнить тренерскую установку. Все молодцы, всех с победой. Все действовали по заданию, каждый знал свое дело. Да? Твой победный гол, можешь прокомментировать, что получилось и как удалось забить? Мы также вышли, нам тренер нарисовал по заданию. Подняли шайбу наверх, бросок от синей линии защитника я поставил. На данный момент какое самочувствие у Сибири? Самочувствие нормальное. Готовимся к следующей игре. Спасибо, удачи! Nākamo spēli savu skatītāju priekšā Rīdznieki aizvadīs pirmdien, 19. septembrī, kad mēs uzņemsim no Kuzņeckas Metalurgu vienību. Aicinām visus līdzstājus jau ātrāk ierasties arēnā Rīga. Ziedojot asinis, mēs palīdzēsim izglābt kādu dzīvību un, protams, atbalstīsim Rīgas Dinamo pēc kārotās pirmās uzvaras šajā sezonā.